Tās jomas, kas visvairāk satrauc sabiedrību, tātad ir jomas, kas attiecās uz pārtiku, tātad pārtikas produkti. Viņi būs būtiski lētāki nekā Eiropā ražotie un nekvalitatīvāki mūsu izpratnē. Viņi saturēs vielas, kas Eiropā ir aizliegtas. Viņi saturēs pesticīdus, kas ir aizliegts. Gaļās būs antibiotikas, kas Eiropā ir aizliegts. Tātad mums būs pieejama mūsu patērētājiem vistas gaļa lētāka kā mūsējā. Amerikas Savienotajās valstīs dzīvnieku labturības prasības ir zemākā līmenī kā mūsu. Un viņiem visas vistas ir salmoneloze. Un, lai cīnītos pret to salmonelozi, vistas kautķermenis tiek iemērkts chlora ūdenī un pēc tam augstā ūdenī skalots. Un tādā veidā viņš tiek atdzesēts un panākt salmonelu iznīcība. Savukārt Eiropas Savienībā vistas jāaudzē tā, lai viņas dzīvā mesot, viņām būtu tāda apstākļa, lai viņas nekad nesaslimtu salmonelozi. Tāpēc Eiropā vistas kautķermeņi tiek atdzesēti ledusskapī. Tas viss dod €1 cenas starpību uz kilogramu. Priekš Latvijas patērētāja es baidos, ka šī starpība būs tik būtiska, ka mēs pirksim amerikāņu vistas, nevis Latvijā ražotās. Par to man ir pilnīga pārliecība. Ienāks mūsu tirgu, tātad visi, tas, ar ko mēs lepojamies, ka mums gandrīz visas pašvaldības ir nobalsojušas un nolēmušas, ka viņu teritorijas ir brīvas no ģenētiski modificētiem organismiem, šis ieguvums vienā mirklī pazudīs, jo, ja mēs negribēsim maksāt kompensācijas, mums būs jāatceļ šie ierobežojumi. Tā ir tā baža. Un īstenībā, ja es saku, ka jau šobrīd 21–22% pirmklasnieku, ejot uz pirmo klasi, ir ar lieko svaru, tad kas notiks? Notiks tas, ka turpmāk ļoti īsā laikā tādu bērnu būs 1/3 un pēc tam 40 un 50%. Par to es runāju. Tātad es runāju par to, ka mainīsies principiāla pieeja par to, kas ir galvenais, cilvēks vai tirgus. Un Eiropā tomēr līdz šim galvenais ir cilvēks. Tā pieeja tiks aizstāta ar to, ka cilvēks ir prece, tirgus ir galvenais, un cilvēks tiks izmantots un pēc tam kā nevajadzīgs izmests. Par to ir vislielākā baža. Un tas, kas, kā vajadzētu darīt, tātad vajadzētu tas, lai šīs sarunas notiek atklāti, lai sabiedrībai ir zināms, kas notiks. Un nav tā, ka mums nav nekādu cerību Latvijai. Tātad mums ir vismazākās subsīdijas zemniekiem. Mēs esam arī spējīgi iztikt bez viņām. Un Amerikas Savienotajās valstīs nekur vairs nevar izaudzēt ekoloģiski tīru pārtiku, jo viņiem viss ir saķīmizēts. Mēs varētu audzēt pārtiku ar milzīgu pievienoto vērtību, bet zinot, ka nāk šis brīvās tirdzniecības līgums, mums vajadzētu šobrīd jau veikt kaut kādus pasākumus un spērt soļus, lai mēs sagatavotos tai dienai, kad viņš stāsies spēkā. 15 mēnešus tika slēpts no sabiedrības juristu slēdziens Eiropas parlamentu pasūtītais, vai šis līgums būs jāratificē vai nebūs jāratificē nacionālo valstu valdībām. Viņš tika slēpts tāpēc, ka tomēr būs jāratificē. Un tas mans aicinājums būtu gan uz Eiropas parlamentu, gan uz Latvijas parlamentu ievēlēt tādus cilvēkus, kuri būtu pret šo brīvās tirdzniecības un investīciju aizsardzības līgumu.